Šajā video mēs parunāsim par zobratiem. Zobrati var būt dažādi. Varbūt visparastākais zobrats, ko jūs varat sastapt, piemēram, pulksteņa mehānismos, visādās virtuves iekārtās. Var būt helical gear, tātad ar slīpu šo te zobiņu zobrati, kas, piemēram, ir sastopami lielas slodzes iekārtās, kā, piemēram, printeriem krāsnīs. Varbūt arī šādi zobrati, kas varbūt mums tik ļoti neatgādina zobratu, bet tehniski tas ir zobrats, turklāt tas ir kafijas padevēja zobrats. Varbūt arī, piemēram, mašīnās sastopami zobrati, kas ir pat ar vairākām vītnēm vienlaikus. Tātad mums zobrati var būt ļoti slīpi, var būt taisni, var būt visādi. Attiecīgi šodien mēs mēģināsim uztaisīt to vienkāršāko zobratu, turklāt mēs viņu mēģināsim uztaisīt konkrētam mehānismam. Tad šis te ir adapteris priekš blendera, lai pāriet uz virtuves rīvi, kuram ir veikts divas detaļas. Tātad viena no detaļām mums ir zobrats, otra ir, teiksim tā, adapteris, lai pārietu no zobrata uz kustīgo daļu. Attiecīgi mums tātad būs izmēri, pēc kuriem mums būs jāsako, un pati detaļa, kurai tad ir jāsanāk pēc noteiktas stiprības. Šī gadījumā varu pabrīdināt, ka detaļa tiek izgatavota nevis no PLA, bet no PEDG. Pirmkārt, jo tā ir pārtikai droša plasmas, kas vienai no šīm divām detaļām ir nepieciešama. Otrakārt, tāpēc, ka tam ir krietni augstāka izturība uz dažādiem spēkiem, bet tas nemaina to, ka tam, kādā virzienā tiek printēts, ir ļoti liela nozīme šī detaļā, jo spēks, kas tiek pielikts, ir diezgan liels. Tad pirmais, ko mēs mēģināsim izveidot, būs zobrats, un šī gadījumā mēs izmantosim vienu no Fusion iebūvētiem rīkiem. Protams, ir iespējams pievienot papildus rīkus, lai būtu nedaudz vieglāk taisīt zobrats, vai arī, kā ir, piemēram, ar slīpajiem zobiņiem, zobrati, lai tos vispār varētu izveidot. Bet mums pietiks ar utilities, add-ins, scripts and add-ins, un šeit pašā apakšā ir spurgear. Tad tas ir visparastākais zobrats, uzklikšanam un run. Tad šī gadījumā mums jāsāk ar zobratu, tāpēc, ka tā ir pirmā lieta, ap kuru visu būvējs. Turklāt tā ir visgrūtāk izveidojamā lieta, un viņai jābūt novietotai konkrētā vietā, lai mums viss veiksmīgi izdotos. Šī gadījumā mums jāpievērš uzmanība, ka šeit pat ir instrukcija par izmēriem, tātad mēs faktiski saņemsim pitch diametru beigās redzamu, nevis kopējo diametru, kas nozīmē, ka šāda tāda rēķināšana tehniski šeit ir iejaukta, bet pārsvarā tā ir diezgan nojaušama pēc visiem parametriem. Tātad pirmais, kas mums jāievada, ir modulis. Tas paredz, kādās proporcijās mums veidosies pats zobrats. Zobrata zobiņu skaits, kurš mums ir jāizskaita, tāpēc, ka lai arī mums varētu izskatīties, ka tur ir konkrēts skaits, ja mēs neatzīmējam, kur mēs sākam skaitīt, var gadīties kļūda. Šim te mehānismam ir 31 zobiņš, nevis 30, kas ir diezgan nozīmīga atšķirība, jo viens zobiņš var nozīmēt, vai jums zobrats griezīsies, vai viņam tiks noēsti visi zobiņi, nolausti, nokausēti, kā kurā gadījumā. Backslash tātad tās ir, cik ir brīva vieta, lai padotu atpakaļ gaitā zobratu darbību, tāda mums nav nepieciešama. Fileta radius mums būs 0,4, tātad tas ir nopaļojums stūrīšiem. Zobrats mums būs 11 mm biezs, un viņam pa vidu ir jābūt 8 mm caurumam. Redzam, ka pitch diametru mums sanāk 31, kaut gan instrukcijās esmu norādījusi, ka kopējais diametrs ir 33. Tad tā ir tā daļiņa, ko mēs varam mēģināt pēc visiem šiem te parametriem nojaust. Taču, ja mēs paņemtu nedaudz advancētāku rīku, tur arī norādītos pats zobiņu augstums un tam līdzīgas lietas. Šeit to nosaka modulis kopā ar fileta radiusu. Tad mums izveidojas zobrats kā faktiski atsevišķs objekts, nevis kā body, tā kā mēs esam pieraduši. Un šeit parādās interesanti nians, ka ja viņš ir kā atsevišķs objekts, mums ir vai nu jāstrādā ar viņu kā objektu, un šeit jāveido visi body un skices, vai nu mēs varam šo te konkrēto ķermeni nokopēt, aiziet uz pašu projektu un ielīmēt. Tādā gadījumā mums paliek kopija,
un mums izveidojās arī mums pierastais bodī, tādā vietiņā, kur mēs esam pieraduši strādāt. Var strādāt jebkurā no vietām, taču skatāmies, ka ir jāsako līdzi, kur mēs strādājam. Ja mēs strādājam iekš spurgeru, tad visam jābūt iekš, savādāk pēc tam būs viss jāpārvieto, vai arī mēs strādājam kā vienkāršu bodī. Tad es viņu esmu pārvietojis kā vienkāršu bodī, lai atvieglotu jums sekošanu līdzi. Man viņš ir novietots centrā. Tas notiek automātiski, bet ja gadījumā nav pašā centrā uz asīm, vēlams tur novietot, tas atvieglo jebkādas skices, ka jums viss notiek konkrētajā vietā. Tad mums ir pamatā mūsu zobrats, un mums ir jāizveido gan uz augšu, gan uz leju detaļas. Tad, kā jau rādīja mehānismu, viņam var redzēt arī metāla detaļas, tās ir paredzētas, lai nesabērstu citas plasmasas detaļas, jo plasmas pret plasmasu, ja viņas ir nepareizi kombinētas, var izkausēt vienu otru un sakust kopā. Šī gadījumā mēs drukājam pēd, bet faktiski pats šis te aparāts ir veidots ar ABS, bet tā kā ABS ir grūtāk drukāt un pēd ir pārtiekas drošs un nedaudz izturīgāks uz dažādiem spēkiem, tad mēs lietojam pēd. Kāpēc rūpnīca var izmantot citu materiālu? Tāpēc, ka rūpnīcā šis te tiek veidots ar formām, kurās tiek iepildīta plasmasa, nevis drukāta. Attiecīgi tātad viena daļa mums ir uz augšu, viena daļa mums ir uz leju, un ir vēlams šo te veidojot, tomēr censties to ievērot, tāpēc, ka tas mums palīdzēs saprast, kas kur atrodas. Tātad es esmu novietojusi tā, ka adapters būs uz leju, un parastā augšņa būs uz augšu. Attiecīgi, šobrīd, ja mēs skatīsimies salīdzinām ar skicēm, tas ir tieši pretēji. Jūs varat arī tieši pretēji veidot, nekas traks nenotiks. Reizēm vienkārši gadās, ka veidojot šīs skices, ieliekam tādā virzienā, kādā ir ērtāk domāt par šo te modeli, nekā kā ir modelēt. Līdz ar to es veidošu uz augšējās daļas skici, kurā man būs vairāki aplīši. Tad šis te 8 mm daļa, mums tā arī paliks. Mums ir jāveido augšiņa, kas atkal būs aplītis. Augšiņai aplītis mums ir 14 un 10 mm, tātad 14 būs ārējais, tā, 14 un 10. Tad tā ir tā daļa, kas mums iet līdz pat šim te zobratam. Faktiski varētu gadīties, ka tā kā detaļas ir nolietotas un tam līdzīgi šeit varētu būt mazāk vai nedaudz vairāk atkarībā no faktiskajām detaļām. Tātad nospiedīšu pabeigt skici, uzklikšināšu uz tās daļas, ko es vēlos izvilkt, un redzam, ka tur ir jābūt 7 mm. Tad šī gadījumā es visu apvienoju. Tālākajā daļā faktiski jau ir vieta zobiņiem, lai iefiksētu adapteri. Tad mēs varam atkal veidot skici uz šīs te daļas. Tad, lai mums veidotos vispārreizā augstumā un mazāk ir jādara. Es izveidoju atkal apli līdz šai te iekšējai detaļai. Tad tie mums ir 10 mm. Šī gadījumā es to daru tikai tāpēc, ka, lai man būtu iespēja griezt ārā tos gabaliņus, ko man vajag. Attiecīgi, ja man jābūt 4 zobiņiem, man eksistē 8 daļas. Tad es varu vai nu no vidus vilkt, vai arī vismaz daļai es varu, tā kā tās viņas iet pasi, vilkt pa taisno visu līniju. Attiecīgi pārējās, nāksies tomēr paskatīties, lai tie 45 grādi izveidojas. Ja kas gadījumā varam ierakstīt grādus, tad šī virzienā man uzreiz rāda 0, tāpēc, ka tās ir viena pretīm otrai līnijas. Un finish sketch. Tad man jāizvēlās, kuras daļas es griezīšu, katru otrā, bet atceramies, ka pēc tam tas būs jādara arī pretējā pusē. Un man ir jāgriež 6 mm. Varam redzēt, ka tas iet uz iekšpusi. Šī gadījumā -6, lai bultiņi būtu pareizā virzienā. Attiecīgi kat, un tas ir izgriezies mūsu pašu zobratā.
Tad tā ir lieta, ko mēs ne ar vienu rīku, izņemot ar mūsu pašu veidotām skicēm, nevarēsim izdarīt. Tad tā ir tā daļiņa, kur pašu zumbrata adaptera galiņi ieiet iekšā, kamēr pretējā pusē mums būs vieta, kas reāli nodrošinās pašu griešanos. Attiecīgi, mēs varam ķerties pie otras puses. Tātad zīmējam skici pa virsu atkal zobratam. Šī gadījumā mums izmēri būs 12 un 16 mm. Tad 16 ir ārējais loks, 12 ir vienu solīt uz augšu. Tas ir saistīts ar izveidi pašam mehānismam, lai varētu uzlikt to metāla maliņu. Mums vajadzēs arī mūsu 8 mm tīri, tāpēc, ka daļai no šī te visa ir nepieciešams arī caurums. Un pēc tam neaizmirstam, ka mums augšā vajadzēs atkal vietu zobiņiem. Tātad šis te pirmais loks kopā ar iekšējo loku mums ir 2 mm. Tālāk mēs ieslēdzam atpakaļ skici. Un mums ir jāizvēlās tā apakšējā daļa. Mēs varam arī vienkārši izslēgt pašus objektus, lai mēs redzētu. Un tad zinām, ka virs augšējā mums ir 8 mm, tātad kopā 10 mm uz augšu. Uzmanīgi skatāmies, lai būtu join. Un mums veiksmīgi izveidot vietiņu, kur mums atrasties zobiņiem. Tad šī gadījumā, lai zobiņi sakristu, teorētiski mēs varam izmantot oriģinālo skici, vai arī mēs varam izveidot jaunu. Šī gadījumā ieteicams tomēr būtu izmantot oriģinālo, jo tā nodrošinās mums, ka viss sakrīt. Tad, ja mēs uzbīdam uz skices, redzam, ka parādās priekšā, kā tad viņi izskatās, varam izvēlēties atkal tās pašas daļas. Par to gan pārliecinamies, uz kuru pusi jābūt nedaudz sašķiebjot. Ieslēgšu atpakaļ. Un mums vajadzēs atkal to pašu ekstrūdu. Tikai šī gadījumā mums jāskatās, no kurienes ir jāsāk. Mēs iepriekš sākām no virsmas, tagad mēs varam paskatīties, ka mums vajag offset, kurš ir 13 mm, turklāt skatāmies uz kuru pusi. Un tad mums ir 8 mm jābūt griešanai. Ja mēs nebūsim izdarījuši uz pareizo pusi, tad mēs varēsim redzēt, ka nesaskarās ar augšņu, bet kaut kur pa vidu atrodas. Tad, ja viss sanāca super, tad mums vajadzētu būt, ka mēs redzam augšņā, ka izgriezīs līdz pat augšai. Un ok. Un mēs esam veiksmīgi izveidojuši zobratu ar visām vietiņām priekš stiprinājumu. Tad šī vidus daļa ir paredzēta, lai tiem āķīšiem būtu, kur vispār aizķerties. Tad tā ir mūsu pati galvenā detaļa, un tad mums vajadzētu arī otru detaļu. Bet pirms mēs to darām, pārsauksim šo te detaļu, jo būs daļas, ko mēs varbūt vēlamies izpildīt atsevišķi. Turklāt, tad, kad mēs sagatavojam drukas failu, mums ir jāzina, kuru detaļu slēgt iekšā ārā. Šī gadījumā mums, protams, beigās ir tikai 2 detaļas, bet kopumā pozitīvāk ir, ja mums ir pati šī te iespēja vispār atsevišķi ar vieglu kustību šo te atdalīt, jo mums nosaukums pasaka priekšā, ko mums vajag ieslēgt, izslēgt, ko vajag apvienot un tā tālāk. Tad otrās figūras gadījumā mēs sākam ne no pašas augšas, mēs sākam no vidus. Tīri tāpēc, ka šeit mums ir atskaites punkts, no kura vadīties. Attiecīgi šeit mēs varam izveidot vai nu jaunu plakni, vai turpatās arī veidot skici. Mums tikai jāņem vērā, kas ir ar ko vienā augstumā. Tad, ja mēs skatāmies, kur ir augšņa, mums jāskatās, kura attiecīga detaļa mums tad uz priekšu būs un cik tad viņai būs jābūt lielai. Mēs varam būvēt uz augšu vai arī uzreiz uz leju, kā vēlamies. Šī gadījumā es sākšu ar uz augšu daļēji. Tātad mums ir mūsu vidiņš, kas bija 8 mm, tagad mums vairāk nav svarīgi, lai viņš būtu 8 mm. Jo uz iekšpusējot mums vajadzēs jau paredzēt, cik ir jāatstāja brīva vieta. Tāpēc arī mums būs bišķīt vieglāk sākt ar ārpusi. Ārpusē mums pirmais diametrs ir 12 mm.
tad tas sakrīt ar vienu no līnijām. Tanī daļā nav nekādu šo te caurumu, līdz ar to mēs viņu varēsim izmantot kā veselu virsmu. Un pēc tam mums būs 20 mm. Tas ir ārējā sieniņa. Protams, pastāv arī iekšējā sieniņa, kas nozīmē, ka mums vajag vēl vienu izmēru, kas ir 25 mm plašai augšņai, bet iekšpusē mums ir tikai 17 mm. Tehniski, ja skatās uz to, kā modelis ir veidots, ārējā augšējā maliņa, kas ir 25 mm, īsti nav obligāta. Ideālā variantā, protams, mēs viņu uztaisam, bet tehniski viņa nav kritiska. Tad mēs paņemsim visas šīs daļas un izveidosim jau kaut kādu biezumu. Tad šis biezums būtu ideālā variantā, protams, nomērams, bet tam vajag diezgan specializētus rīkus. Turklāt šaus, kas nozīmē, ka mēs vienkārši mēram dziļumu. Un dziļums šī gadījumā mums ir it kā 14 mm, bet no ārpuses mums ir 16, kas nozīmē, ka mēs varam izrēķināt, ka mums ir 2 mm, kuriem ir jābūt pilnībā pilniem un pie kuriem viss stiprināsies. Tad šī gadījumā redzam, ka es speciāli izslēdzu otru daļu, lai vieglāk varētu saprast, kur kas kā. Attiecīgi izveidoju jaunu ķermeni un tagad veidosim gan uz leju, gan uz augšu. Šī mirklī mēs varam pamanīt, ka es izveidoju lielāko detaļu šī gabaliņā, kaut gan tehniski mums vajadzētu nedaudz vairāk. Tātad ir jāskatās, kas pret ko adursies. Šī gadījumā mums pat trūkst veseli 2 pakāpieni šeit, kas kopumā ir vēl 5 mm. Tātad esam uzmanīgi, kur sākās mūsu virsma. Šī gadījumā es vienkārši palielināšu virsmu uz augšu un no apakšas izgriezīšu tos gabalus, kas man traucē. Vai otrs variants varam uzreiz veidot pareizi, un tad šādas darbības atkrīt. Tad šī gadījumā man jāgriež līdz paliek 2 mm. Un šī plaknē man būtu faktiski jābūt vēl vienai skicei, jo, kā jau minēju, ir 2 pakāpieni. Tad otrs pakāpiens mums ir 11 mm. Šī gadījumā varētu spriest par to, vai šis pakāpiens tiešām ir būtisks. Faktiski nē, bet mēs cenšamies izveidot pēc iespējas līdzīgāk. Tad šeit man vajag paņemt nost jau 3 mm. Attiecīgi, ja mēs paskatīsimies reālo detaļu, mēs redzēsim arī, ka šeit ir nedaudz tātad jāievēro precizitāte par to, lai izveidojas pareizi šie pakāpieni. Tad šī gadījumā mums ir pats platākais, tālāk mums iet šie 16 mm, kam ir jābūt iekšpusē, tātad ir izgriezt nepareizi. Ja mēs izgriežam nepareizi, ko mēs darām? Mēs vienkārši ejam vēsturē atpakaļ un nevis tikai griežam, mēs arī izvēlamies citas plaknes. Tātad vienalga, vai tā ir šī plakne vai vēl viena, mēs vienkārši izvēlamies vēl vienu klāt, pājam vēl kādu soli atpakaļ, izvēlamies vēl vienu, un tādā veidā varam izlabot un iegūt pareizo formu. Tad nebaidamies labot, mēdz gadīties, ka tas ir jādara, un tas ir pilnīgi normāli. Attiecīgi šī detaļa, kas ir ārējais aplis, man ir jāveido ar offsetu atkal. Tātad offset šī gadījumā mums ir vismaz tie 5 mm līdz saskarās ar virsmu, un tālāk mums tad vajag 16 mm. Kāpēc es sāku no apakšiņas? Tāpēc, ka tā ir tā vieta, no kurienes ir nomērīts. Un attiecīgi join. Šī gadījumā man, protams, pietrūkst ārējā mala, bet mēs esam pareizā augstumā, un es varu šo ārējo maliņu izveidot te patās. Tātad izveidosim 25 mm. Skatāmies, lai veidojas, ka mēs varam veidot šo daļu atsevišķi. Te ir jāparedz, cik tas nopaļojums ir. Šī gadījumā tie ir faktiski
4 mm, turklāt mums vajag uz pretējo pusi, tātad -4, join, un ārfilēt mēs varam tātad vienkārši velkot, dabūt mums nepieciešamo efektu. Ja gadījumā mums nesanāk no vienas puses, vienmēr ir iespēja arī pamēģināt no otras puses, kas bieži vien īstenībā palīdz, jo tas izveido konkrētu formu, pret kuru atdurties šiem te iestatījumiem, un līdz ar to šī te programma pati sapratīs, ko jūs vēlaties panākt. Tad šī gadījumā redzam, ka izveidojas tas vēlamais nopaļojums no iekšpuses, un tad mēģinam arī no ārpuses, un redzam, ka figūra atdurās vēl joprojām it kā turpatās, bet te pašā laikā mēs esam nodrošinājuši, ka būs diezgan izliekts. Bet, protams, tas nav vienīgais variants, ko mēs varam darīt. Mēs varam mainīt gan kādā veidā tas notiek, gan uz kurien. Tātad šiem te iestatījumiem ir dažādi varianti, un ar tiem variējot mēs varam panākt mums nepieciešamo rezultātu. Vēl ir variants, ka reizēm izvēlamies nepareizo tātad maliņu. Ja mēs pamēģināsim iekšējo maliņu, varēsim redzēt, ka mums rezultāts diezgan būtiski sāk atšķirties. Parādās tikai nianse, ka mums tādā gadījumā augšējā mala ir jāuztaisa plānāka faktiski, nekā mēs bijām sākotnēji domājuši. Tādā gadījumā mēs paņemam pišķīt pielabot. Skatāmies vienīgi, cik tad tai augšņai ir jābūt biezai. Ieteicams būtu, protams, atstāt rēķinoties ar printēšanu. Tādā gadījumā vismaz 1,5 mm vajadzētu atstāt no augšas, lai nesanāk, ka tad, kad mēs nopaļojam, ka šī detaļa vairs nav viegli izpildāma. Attiecīgi, mēs panākam to pašu rezultātu, ko mēs vēlējāmies, bet ar nedaudz citu pieeju. Otra nianse būtu, ka, ja mēs paskatāmies tagad šo te augšējo, kaut gan mēs atdarinājām to pašu, ko mēs redzam skatoties, tehniski šeit maliņa atšķirās. Šī mala var būt pat asa, kas nozīmē, ka tehniski šeit vajadzētu samazināt nopaļojumu. Samazinām šeit, un tad mēs novērsīsim iespēju, ka ņemot nost vai tīrot atbalstu šī te vietā varētu tehniski jau pat savainoties. Tātad, veidojot dizainu, skatāmies līdzi, lai ne tikai ir pietiekami vietas visam, kam ir jābūt, bet skatāmies arī par pašu tehnoloģiju, par to, kādā veidā tiksim ar šo te modeli galā. Attiecīgi apakšā mums arī ir nopaļojums. Šos nopaļojumus ir iespējams mērīt ar speciāliem instrumentiem, taču pārsvarā bez tā var iztikt, un atkarībā no detaļas, vai tas ir tikai dekoratīvs nopaļojums, vai tas ir arī funkcionējošs. Šī vietā es vairāk pievērstu uzmanību, ka nevis šeit ir nopaļojums, bet šeit nav nopaļojumi. Tad šī būtu vieta, kuras skatītos, vai tiešām nav iespējams ielikt papildus nopaļojumu, jo tas nodrošinātu labāku stiprību šī te vietā. Jo ņemot vērā griezes spēku, šī ir viena no vietām, kur, ja nepareizi izveido modeli vai nepareizi novieto drukāšanai, varētu saplīst detaļa. Līdz ar to šeit es ielikšu papildus 1 mm nopaļojumu, kurš oriģināli detaļai nav, taču skatoties mehānismu un uzbūvi, ir saprotams, ka tur tas netraucēs. Attiecīgi mums ir palicis ielikt tikai vairs zobiņus augšā un izveidot kājiņas apakšā. Tad šeit mums jāpievērš uzmanību tam, ka mums jāpagriež otrādāk. Šo te skici mēs jau varam faktiski izslēgt, mums viņi vairāk nedos neko. Tālāk mums ir tātad jāveido tā daļa, kur faktiski jau ir caurums pa vidu. Tātad uzliksim, ka mēs veidosim skici pa taisno šīs te detaļas. Mums būs nepieciešams tātad arī šis te rādījus vai diametrs. Rādījus, ja gadījumā ir pusīti, norādīt diametrs, ja ir viss. Skatāmies uzmanīgi, kas ir kurā schēmā. Un mums ir iekšējais caurums. Tātad mums iekšējais caurums ir 6 mm. Tā ir tā vietiņa, kur nekā nebūs. Tālāk mums ir 7,8, kas būs tā kā zobiņiem. Mums ir arī vēl izmēri, kur ir ārējie zobiņi, nevis augšējie zobiņi, kas ir 9,8. Redzam, ka te parādās 0,8.
Tad oriģinālo detaļu mērot pilnīgi noteikti šī vietā mēs nomērīsim 10 mm, nevis 9,8. Tas ir saistīts ar to, kā printeris drukā ar tolerancēm, kas nozīmē, ka faktiski šī gadījumā mums ir nedaudz jāsamazina detaļa, lai trāpītu izmērā. Tad attiecīgi šos divus iekšējos riņķus es varu pacelt uz augšu, tik cik man ir nepieciešams būt ārējiem zobiņiem. Tie ir attiecīgi 7,5 mm. Parasti šādām te detaļām lielākā precizitāte, kas varbūt prasīt, ir pusmilimetrs. Tīri tāpēc, ka šie te mehānismi ir masveidā ražoti un parasti tur būs vai nu veseli milimetri vai pusmilimetrs. Attiecīgi tālāk es ieslēgšu atpakaļ savu skici un man ir nepieciešams tātad šis te iekšējais loks, jo tie būs arī augšējie zobiņi. Tātad sākotnēji es varu uzvilkt uz augšu, līdz man saskarās, ja nu gadījumā esmu aizmirsus izmēru. Šeit ir 7,5, tātad pielabošu bišķiņu, lai ir pareizi. Un tad man vajag vēl 7,7 mm uz augšu, faktiski 8, jo 7,7 ir līdz tātad tā āķīša daļai. Mēs varam arī vienkārši ierakstīt kā matemātisku darbību, un tad mums būs nedaudz vieglāk. Tad atceramies, ka šī daļā mums vēl būs šo to jāizgriež, bet šobrīd join. Tad mums jāizgriež arī šeit uz ārpusi. Tas nozīmē, ka mums interesē, kur ir zobratam šeit caurumi. Atceramies, ka tā bija viena no pirmajām skicēm, tad mēs varam vienkārši šo pašu skici ieslēgt, paskatīties, kur ir caurumiņš, un tai pašā daļā arī viņu griezt. Lielākā problēma varētu būt tas, ka šobrīd, ja mēs paliekam tādā veidā skici, ka šī skice ir atsevišķa no otras skices, un mums vairāk nesakrīt vietas, kur ir jāgriež. Mēs tādā gadījumā izgriezīsim pilnīgi visam cauri. Pilnīgi visam cauri mums īsti nevajag. Mums vajag kā kurā daļā. Līdz ar to varam izgriezt augšējai daļai, kur mums ir atsevišķi zobiņi, un pēc tam piestrādāt pie pārējām daļām. Tad izvēlos šīs daļas. Extrude, un varam vienkārši ar roku vilkt lejā līdz vietai, kur mums ir jābeidzās zobiņiem. Šī te daļā, atceramies, bija 8 mm jābūt nogrieztam, bet parādās problēma. Kā mēs zināsim 8 mm? Tieši tā, mēs viņus nevaram paredzēt, bet mēs atceramies, ka faktiski mums eksistē offsets, un mēs varam pabīdīt uz leju šo te visu daļu. Mēs varam paskatīties, kurā mirklī atdursies. Tātad šeit es ielikšu, piemēram, 10 mm un vienkārši liekšu mīnusā, līdz man saskarās. Ideālā variantā, protams, mēs varam izveidot jaunu skici, un tad viss ir bez problēmām, bet gadījumā, ja nevēlamies, tā nav nekāda problēma. Tad redzam, ka šeit tas aiziet līdz pat nākamajam līmenim, tieši tā kā mums arī ir attēlā. Faktiski lielākā atšķirība ir, ka šai daļai vajadzētu varbūt nedaudz atšķirties. Tātad ir jāskatās, cik mēs precīzi to daram. Jo atceramies, bija 7,7 mm un tad vēl klāt 8, bet faktiski, ja mēs paskatīsimies uzmanīgi, šeit būtu jāpaliek vēl daļiņai, kas ir neizgriezta. Tātad esam uzmanīgi, no kurienes mēs skatāmies mēru. Šī gadījumā man faktiski pietrūkst vairāk milimetru nekā mēs domājam. Tātad es izgriezīšu šo daļu, bet faktiski, ja mēs mērīsim tātad ar inspect, tātad mēs varam paņemt šo te punktu un uz augšu. Tad redzam, ka tur ir attālums, tās paskatīsimies, starp divām detaļām 7,5. Un tālāk man vajadzēja būt 7,7 līdz kājiņai. Tātad no šejienes līdz šejienai. Paliksim izmērus, ja gadījumā nesanāk vienkārši aizvaram un izmantojam rīku pa jaunam. Tad mums šeit ir 8 mm, tad atceramies tur 7,7. Tad vēl ir 1 mm, 1,8, tad mums to visu ir jāsaskaita. Tad 7,7 plus 1, 8,7, plus vēl mm 9,7, plus vēl 0,8
10,5 šeit bija jābūt. Tātad vienu iepriekš mums ir bijusi kļūda. Tad te ir jābūt 10,5 faktiski klāt, nevis 8. Un redzam, matemātiskā darbība man saglabājās. Tad man ir diezgan viegli labot šo te visu. Un šī gadījumā man tā tad ir nepareizs offsets. Tad skatāmies līdz sakrīt. Tad uz pareizo pusi jāpārvieto. 2,5 varētu būt plus mīnus pareizs augstums. Skatāmies, ka nē. Jo mums interesē, lai sakrīt. Un tādā gadījumā mēs esam jau nodrošinājuši automātiski šo te vietu. Tas, kas ir vēl interesanti, ka šeit drukājot ir iespēja, ka šī te augstumā tieši nolūzīs. Teorētiski mēs varētu gribēt šeit ielikt nopaļojumus. Faktiski ir jāskatās uz kuru pusi. Uz augšu mēs nevaram, mēs varētu griezt uz leju nopaļojumu, piemēram, izveidot apli. Šī gadījumā to nedarījuši, tie ir pabrīdim, kad gadījumā, ja šeit klīst, ir iespēja, ka ar nopaļojumiem mēs to visu jautājumu varam paglābt. Attiecīgi izslēgšu to skici, kas man šobrīd ir ieslēgta. Tad redzam, ka man ir nepieciešams arī ārpusē izgriezt to visu, bet tā skica man negluži atbilda. Bet teorētiski mēs varētu mēģināt arī ar to izlīdzēties. Tātad, ja mēs ņemsim to pašu griešanas skici, mēs varam mēģināt tātad pamainīt šīs līnijas un tādā veidā izlīdzēties. Vai arī mēs varam izveidot vienkārši jaunu skici pareizajā līmenī un izveidot šos te apļus, kas mums ir vajadzīgi. Ja? Tātad, ja mēs paskatīsimies no sāna, mēs varēsim redzēt, kurā mirklī mums pielīp. Tā ir tā daļiņa, līdz kurai mums vajag, vai arī mēs varam atkal rakstīt ar roku. Un tad mēs pagriežam no augšas un no centra varam likt atkal tās pašas līnijas. Tad, ja mēs liekam pa vienai, tad mums ļoti smuki grādi parādīsies vajadzīgajos momentos. Jo redzam, mēdz gadīties, ka nepielīp. Un tādā gadījumā mums ir jāzina tādi skaitļi kā 45, 90, 135 un tam līdzīgi. Bet mums ļoti smuki pielīp pie apļa, un līdz ar to nevajadzētu būt īpaši grūti. No kurienes skaita grādus ir atkarīgs no virziena, kā jūs ieklikšanu tikko ieliku 45,1, tātad Ctrl Z, un veidoju jaunu līniju. Tā visas līnijas ir, tad es izvēlos vienkārši tās kārtas, ko man vajag. Šī gadījumā tās, protams, nav secīgas, ja? Pagriežam uz sānu un redzam, kuras tad ir pareizās, jo šeit ir jāsakrīt, kurām daļām mēs griežam ārā šos te gabaliņus. Viņi ir viens pret otru. Un izgriežam līdz pat nākamajam slānim. Tātad šajā gadījumā ar šo modeli mēs varam strādāt ļoti intuitīvi un neveidot visu gluži pēc izmēriem. Attiecīgi man vajadzētu uztaisīt arī zobiņus. Tātad es veidoju skici uz pašas augšas. Par spīti tam, ka it kā sākums man nebūs pašā augšā. Tātad zobiņiem ārējai malai man jāsakrīt ar visiem pārējiem zobiņiem, tas man bija 9,8. Šī gadījumā parametrisks dizains var būt diezgan grūti apsaucams, līdz ar to tas iemesls, kāpēc mēs viņu šobrīd neizmantojam. 7,8. Kaut gan tas novērstu mums problēmas ar, piemēram, to, kad mums ir jāveido katru reizi atsevišķi, bet šos te nosaukums tiešām, nesaliksim mēs tik prātīgi tos nosaukums, lai izsakotu līdzi darbībā. Redzam, ka tā kā man eksistē jau figūras, ne visur man vairs ir jāraksta roku, viss ļoti smuki spēja pielikt. Tāda visas 4 daļas ir, un attiecīgi izveidoju tikai konkrēto daļu. Ja jūs vēlaties, jūs varat, protams, to darīt arī ar konkrēto iepriekšējo skici, bet faktiski tas nav īsti nepieciešams. Šoreiz ielikšu offsetu, lai man izveidojās tā kā zemāk šī daļa, 1,8 mm turklāt mīnusā, un tad 1 mm uz leju.
Attiecīgi, es nemēģinu izveidot pašu trīsstūri, jo to es izveidošu ar nopaļojumu. Un tad es izvēlos visas vietas, kur to man vajag, lai visi sanāk vienādi un nebūtu problēmas ar izveidošanu. Tad šīta forma vienkārši nodrošinās, ka tā ir nedaudz slīdoša detaļa un viss. Savādāk te varētu būt tikpat labi kvadrātiņš un viss vēl joprojām strādātu. Tad attiecīgi esmu izveidojis un tagad es vēlētos pārbaudīt, vai man viss ir sanācis. Protams, ir daļas, ko mēs zinām pilnīgi noteikti sanāca, jo tās ir pēc izmēra. Tātad ielikšu, ka šo sauc adapteris un ieslēgšu pašu zobru. Tātad man redzamas divas detaļas, bet es gribētu redzēt, kā viņas ir attiecībā viena pret otru. Līdz ar to pie Inspect es izvēlos Section Analysis un izvēlos plakni, kurā es to vēlos. Tad tas ir tikai skats priekš analīzes, lai es varētu salīdzināt, ko es esmu izdarījusi. Tad šī gadījumā mēs redzam, ka faktiski man ir izveidojies viss ar nobīdi, un man vajadzētu rotēt šo figūru pa 45 grādiem, lai viss būtu pareizi. Mēdz gadīties, tas nav nekas traks. Tehniski šis te objekts ir izveidots pareizi, bet atšķirās tas, kur būtu jābūt zobiņiem. Jo, ja mēs ieslēdzam, redzam, ka zobiņi ir nepareizie vietā. Tad šādā gadījumā es vienkārši paņemu vienkāršāko no detaļām, kurai vairāk nekas netrūkst. Un Move Copy izvēlos, ka es vēlos rotēt pa asi. Tad man būs jāizvēlās as. Varam, protams, visu izslēgt un paskatīties, vai mēs viņu varēsim uzklikšķināt. Ja gadījumā nevaram, tad nāksies to izveidot. Mēdz gadīties, ka analīze šim jautājumam traucē. Tas ir pilnīgi normāli. Tātad mēs varam arī izvēlēties kādu līniju, pēc kuras mēs to darām. Un mēs gribam pagriezt par 45 grādiem. Attiecīgi, ja mēs ieslēgsim adapteri un ieslēgsim atpakaļ analīzi, vajadzētu būt, ka tagad iekrīt konkrētās detaļas tieši starp vietiņām priekš zobiņiem. Kāpēc es negriezu otru detaļu? Tāpēc, ka tā man vēl ir viss kaut kas jāzīmē. Un tas man varētu traucēt. Analīzes gadījumā, ja gadījumā kaut kas nav pareizi, mēs varam, protams, pabīdīt šurpu turpu, bet parasti to cenšas likt pa vidu. Bet var pamēģināt pamainīt leņķi. Vienā gadījumā tas būs vertikālais, otrā gadījumā tas būs slīpais leņķis. Un šī gadījumā, kad es redzu abus zobiņus, ir nedaudz precīzāk un praktiskāk skatīties, kas kur atrodas. Tad redzam, kur mums ir tolerances, kur mums tādu nav, kā piemēram šeit. Varam redzēt, ka šīs daļas pat nesaskarās, tām vieta ir paredzēta tikai dēļ apkārt esošā mehānisma, un mēs ar viņu rēķinamies. Un šeit mēs varam redzēt, ka te arī paliek vietiņa. Tad šeit vietiņa paliek tāpēc, ka šīs detaļas ir paredzēts atstāt brīvu vietu, lai var izvilkt. Jo tad, kad jūs velkat, tad attiecīgi šīs daļiņas atturās. Te arī varētu ielikt nopaļojumu, lai bišķiņi vieglāk nāktu vaļā. Bet tehniski šeit paredzēts kā aizāķējs un paliek nedaudz vietiņa, lai šurp turp mehānismus staigātu, lai ir mazāk iespēja, ka tas tiek sabeigts. Attiecīgi es izslēgšu analīzi un pagriezīšu otrādāk, jo mums interesē izveidot tos slīpos zobiņus. Viņu veidošanai mēs veidosim vienu skici iekšā, un otru skici mēs veidosim augstāk nedaudz. Tad šī gadījumā es sākšu ar to, ka es uzvilkšu atpakaļ to pašu apli, kas te ieveiks, te 17 mm. Man vēl parādās vidū tādu diametrus, kurā nekā nevajadzētu būt. Kurš ir aptuveni 5 mm, tā ir vieta, kur ir grūti nomērīt, te var nākties veidot vairākas detaļas dēļ tā. Un tad man vajadzētu vietu 3 zobiņiem. Tad zobiņi mums ir aptuveni tālākajā vietā 5 mm savā starpā. Līdz ar to mēs varam veidot, mēs izveidojam līniju. Tā būtu tā, kur mums tiešām sāksies zobiņš. Mēs paņemam palīgu līniju, ierakstam 5 mm un liekam līdz saskarās ar šo te krustiņu. Tad tā ir vieta, kur man beigsies zobiņš. Un mēs varam ielikt līniju. Šī gadījumā ir problēma, ka zobiņam starpa paliek šaurāk. Līdz ar to mēs varētu gribēt, lai izveidojās taisns leņķis,
Šo te daļu mēs varam likt ar īstu līniju, varam likt ar palīgu līniju. Tādā gadījumā vienīgi jāskatās, kuras līnijas mums patiesi ir palīgu līnijas. Šī ir zobiņa sākums, tātad būs īsta. Mums ir 3 zobiņi, tātad starp zobiņiem ir jābūt 120 grādiem. Tad skatāmies, uz kuru pusi mums grib pielikt, lai nesanāk problēma. Tātad, ja man grib no taisna leņķa, tad man ir jābūt 30 grādiem. Un tad man vajadzētu vēl vienu, kur man ir jāskatās, nu tad līdz kam. Tātad, ja šeit ir 180, tad reiķinamies, ka jānoņem pareizi, un būtu jāsanāk, ka šeit ir 60 grādi. Mēs varam, protams, vienmēr pārbaudīt. Tātad mēs varam ielikt arī kā dimensijas starp diviem objektiem, un tad mēs redzēsim, ka tur ir 180. Create driven nozīmē, ka mēs atkarībā no tā, kas tur ir ieliekam. Ja? Tātad katrai daļai jābūt 120 grādiem, lai atrastos pareizajā vietā. Katrai daļai mums atradīsies 5 mm palīgu līnija. Viņai ir jāsaskarās. Mēs varam viņu savienot, protams, ar centru, lai mums ir nedaudz vieglāk domāt par šiem te objektiem. Atkal 5 mm saskarās un ieliekam palīgu līniju uz centru. Tas mums palīdzēs noteikt, uz kuru pusi mums kurš objekts ir jāzīmē. Attiecīgi, man vajag no šīs te līnijas taisnu līniju. Ideālā variantā līdz saskaras ar vidējo apli, bet redzam, tur parādās tāds tā kā kvadrātiņš. Tas ir tas moments, kad man ir pareizi ielikts, lai veidotos tā kā zobiņš. Otrs variants, tā kā šis veidojas tomēr nedaudz slīpi, būtu arī no šīs puses uzlikt vēl vienu līniju. Skatāmies tikai, lai izveidojas taisns leņķis. Un mums viņu vajag tikai un vienīgi, lai paliktu caurums. Redzam, mums sanāca vairāk līnijas, nekā mēs reiķinājāmies, bet faktiski tad, kad es esmu ielikusi īstās, tad šo es varu pārvērst pār palīgu līniju. Un šeit pilnīgi noteikti zobiņam no pretīm esošā mehānisma tad paliks vieta. Attiecīgi slīpais zobiņš mums atradīsies pa vidu starp šo līniju un nākamo līniju, ko mēs izveidosim tādā pati veidā. Tad nav jābaidās par to, ka mēs līnijas faktiski mainam viņu veidus. Tā tas notiek. Skatāmies tikai līdz nostrādā ierobežojumu un redzam, ka centrs sanāks nedaudz lielāks. Faktiski tas, kas nodrošina griešanos, ir atduršanās zobiņam pret šo te taisno līniju. Līdz ar to mums nav jāuztraucas par to, ka mēs varbūt taisam kādu līniju lieku. Un šeit es arī apstiprinu. Atkal taisns leņķis, velku vienkārši līdz nākamajai līnijai, lai man būtu smuki pieturas punkti. Un šeit pēdējā. Tad šī mirklī es nospiedīšu escape, samainīšu uz palīgu līnijām. Palīgu līnijas tehniski var arī izdzēst. Jāskatās, kā jums pašiem ir ērtāk, tā arī daram. Un reku ir vēl viena. Tad tie ir iekšējie zobiņi, vieta, kur viņiem jāielien. Attiecīgi, es zinu, ka man ir jāsanāk aptuveni milimetram, kā zobiņa taisnējai daļai, bet tā ir jābūt augstāk. Tad šī te būs apakšējā daļa, no kuras man veidosies slīpums. Attiecīgi, man vajag vēl vienu skici, kas atrodas augstāk. Turklāt aptuveni 10 mm augstāk. Līdz ar to es izvēlos offset plane, paņemu vietu, kur es skicēju, un 10 mm. Tas nodrošinās, ka es varu skicēt konkrētajā augstumā visu, ko es vēlos. Un šī gadījumā atkal man ir nepieciešams tātad šis te aplis. Te parādās sarežģīta lieta, ka ir jātrāpa viņā. Mēs varam, protams, kopēt skices un pārvietot skices, un tad tas varētu būt nedaudz vieglāk. Bet faktiski šis ir punktiņš, kuram būtu jāpielīdz. Ja gadījumā tas nenotiek, atceramies, ka mēs varam veidot arī savādākos veidos apļus. Šī gadījumā es tomēr gribētu, lai no centra. Un skatāmies, ka ja mēs pareizajās vietās visu pieskaramies tā kā, tad mēs varam izveidot, ka veidojas atkarībā no cita objekta. Šī gadījumā es mēģināšu notrāpīt. Redzam, ka jābūt 17 mm.
būs gana precīzi, tāpēc, ka tas kājiņas tāpat veidosies relatīvi tam, ko mēs daram. Redzam, ka tā kā es uzvilku savu apli, tad man nu jau ir iespēja pielipināt pie citiem objektiem. Šī gadījumā es uzvilkušu tās pašas līnijas, kas man ir augšā. Par nelielu nobīdi mums nav jāuztraucās, jo mums figūra veidosies pati. Tad ielieku šīs te daļas. Pretējā virzienā vēl pagaidām neveidošu. Un augšuņai mums ir jābūt vismaz milimetru. Tad es paņemu milimetru un līdz man pielīpu. Un tieši to pašu jāizdara visos pārējos virzienos. 1 milimetrs un līdz viņš pielīp. Tas mums izveido vienkārši pieturs punktu, pēc kura vadīties, kurā vietā mums ir jāliek mūsu līnija. Tad šie 3 punkti mani ir. Ieslēdzu atpakaļ īstu līniju un velku. Skatāmies, ka man rādās, ka paralēli veidojas līnija. Tad man nav pat jāveido nosacījumi. Viņi nostrādā paši, kamēr viena darbības tiek veiktas gana lēni. Un izvēlos arī šeit. Un šeit. Un tātad man ir 3 daļas, līdz kurām tiekties pašai figūrai. Un tad es izvēlos loft funkciju. Faktiski brīdī, ka šeit vieglāk ir izveidot, ja mēs izslēdzam pilnīgi visu pārējo, tad mums ir jābūt šīm te 3 daļām. Mēs varam veidot arī pa vienai. Šobrīd redzam, ka kļūda rādās, tas ir tieši saistīts ar to, ka šīs te detaļas nav savā starpā faktiski savienotas. Līdz ar to dators grib, lai mēs veidojam pa vienai. Un redzam, ka viņi izveidojās tikai tur, kur mums vajag. Tas, par ko būtu vēl jāuzmanās, ka citreiz šie te slīpumi veidojās varbūt negluži, kā mēs gribētu, un izveidojas vēl kādu līniju. Mēs varam to novērst vienkārši pabīdot šos te punktus. Šī gadījumā šis te slīpums mums nav super svarīgs īstenībā, mums interesē tikai, lai viņš būtu, jo savādāk mums īstenībā interesētu, lai viņš šeit veidojas slīps. Tas ir domāts, lai, ja nu kas gadījumā, ja pārslīd, piemēram, kādā rotācijā, lai pārslīdētu pāri un pārlikt uz nākamo tā kā zobiņu. Ja? Mēs varam, protams, papildus slīpumu te ielikt, bet tas ir pēc pašu izvēles. Tad šī gadījumā es veidošu pa vienam, ieslēdzu atpakaļ nākamos 2, atkal izvēlos loft, izvēlos savus 2 detaļas, pagriežu. Tātad es varu pēc vienas, pēc otras detaļas regulēt slīpumu. Atceramies tikai, ka tas, protams, pieliek vai noņem materiālu, līdz ar to esam uzmanīgi. Un tad man paliek izveidot 3. Un tad attiecīgi beigās man viņi ir visi jāsavieno ar manu adapteru. Tātad loft. Nenoklikšķināju. Mēs varam gan no augšas, gan no apakšas secību klikšķināt. Parasti svarīgākais ir tikai, lai vismaz vienā virzienā vertikāli tomēr kaut kādu secību mēs izmantotu. Tātad esam uzmanīgi vienīgi saklikšķinot, mēdz skatīties, kad trāpam uz to pašu detaļu, un tad pie šī bēdīgi trāpīt ir. Tātad man ir mani 3 ķermeņi un adapters. Tātad mēs paņemam visas mūsu figūras un augšā combine. Tātad esam uzmanīgi par to, lai nekas cits nav ieslēgts, lai mums sanāk pie šī pozitīvāk, lai neapvienam nejauši ne ar ko lieku. Un redzam, ka mums izveidojušies mūsu tā kā zobiņi. Par to, ka šeit varētu būt nedaudz vairāk vietas nekā paredzēts, varam neuztraukties, jo tiešām tas ir kā drošības mehānisms, un tam precizitātei nav tik liela nozīme, jo drukājot lielāka iespēja, ka nogriezīs šo te zobiņu, noraus to vai sakausēs attiecīgi kādu citu detaļu, nekā ka mums šis te mehānisms būs pārāk nepareizs. Tātad redzam, ka mums nu jau ir abas 2 detaļas, un attiecīgi tās varam eksportēt uz kūru. Eksportējot uz kūru mums ir jāpievērš uzmanību novietojumam. Tātad, kā jau minēju, stiprībai mums ir jānovieto šī te detaļa slīpi. Zobrata gadījumā, tā kā lielākais spēks ir uz zobiņiem, tad to mums ir jānovieto, lai zobiņi būtu vertikāli, jo tad sieniņas aizpildīs visu korektu.
Šī detaļa ir tā, kas ir riskantākā, kurai var izveidoties vislielākās problēmas. Turklāt, lai nodrošinātu vieglāku tīrīšanu, varam izmantot trīsuports, kurus ir nedaudz vieglāk noņemt un kuri tērē nedaudz mazāk materiālu. Jāņem vērā, ka slīpi drukājumi mums arī aizņems nedaudz vairāk laika.